Vēl viens atgādinājums, ko šajā laikā, agrajā pavasarī, mums dārzos darīt un ko noteikti nevajadzētu darīt. Tas, ar ko nesteidzamies un ko nedaram, ir vēl mēs neko nemēslojam. Sagaidam, kad gaiss iesilst un temperatūra ir stabila plus 10 grādiem dienā un naktī, tikai tad ķeramies pie mēslošanas. Bet ko noteikti vajadzētu izdarīt un kas būtu vēlams arī pirms uzsākt mēslošanu, sākam laistīt dārzus. Tiklīdz kā varam pieslēgt ārā ūdeni un mīnus ir beigušies, laistam un, ja nav tādas iespējas apliet varbūt visu dārzu, tie, ko noteikti aplaistam mūžzaļos rododendrus, jo tie būs pirmie, kas mūs pavasarī priecēs ar saviem ziediem. Tāpat, protams, laistam arī tūjas, tūju dzīvžogus, noteikti sākam laistīt. Hortenzijas ļoti mīl ūdeni, tāpat arī krūmmellenes. Faktiski visiem augiem jau vajag to ūdeni, tāpēc tas nekad nebūs par daudz, un pat ja jūs vispār dārzu nesamēslosiet, tad bez ūdens tas neiztiks. Tā kā laistam.